Šajā otrajā apcerē iepazīsim vārdu Kristus, viltus Kristi un antikristus nozīmi. Savulaik bija pārsteigts par to, ka jaunās derības grieķu pamattekstā ieraudzīja vārdu Kristus rakstītu ar mazo burtu. Nācās meklēt tam izskaidrojumu. Un tā sakojušā citātā, bet vispār jaunajā derībā 57 reizes grieķu pamattekstā ir rakstīts vārds Kristus ar mazo burtu un atbilstoši vārnīcas tulkojumam, tas ir svaidītājs. Ieklausīsimies citātā. Jēzus atbildēja mācekļiem: pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ, jo daudz nāks manā vārdā un sacīs: es esmu svaidītais. Un tie pievils daudzus. Ja kāds jums tad sacīs: redzi, te ir svaidītais, redzi tur, neticiet. Jo celsies viltus svaidītie un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redz, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs: redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiet ārā. Redz, viņš ir kambaros, tad neticiet. Šis tulkojums arī loģiski iedaras tekstā, jo diez vai būs tādi sludinātāji, kuri uzdrošināsies saukties par Kristu, bet tik viens maldas sludinātājs centīsies pārliecināt savus klausītājus, ka tieši viņš ir svaidīts, pasludināt it kā visīstāko patiesību. Un tādu šodien ir daudz. Uzskatu par nepieciešamu paziņot, ka, lai saudzētu un lai netiktu atklāti šie maldas sludinošie viltus svaidītie, jaunās derības tulkotāji arī pēczemējā tulkojumā apzināti nav tulkojuši to, kas ir tulkojams, un piedāvā un vēl ierakstījuši to ar lielo burtu. Tā arī ar lielo burtu rakstītais vārds Kristus tulkojumā nozīmē svaidītais, kas atbilst arī latviskotā ebreju vārda mesija tulkojumam. Ja šis vārds no ebreju valodas ir pārtulkots uz grieķu valodu, tad tas no grieķu valodas būtu jāpārtulko arī uz latviešu valodu. Un atbilstoši Pētera liecībai, Jēzus arī ir Dievs svaidītais, augstais priesteris un ķēniņu ķēniņš. Un vēl arī kādu vārdu par antikristu. Šo vārdu ir lietojis tikai apostols Jānis savās vēstulēs, un tas bija jau apmēram 2000 gadus atpakaļ. Viņš rakstīja: bērniņi, ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi. No tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus vai svaidītais? Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Un katrs garš, kurš neatzīst Jēzu, nav no Dieva, bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks, un tas jau tagad ir pasaulē. Daudz maldinātāji ir izgājuši pasaulē, kur neatzīst miesā atnākušo Jēzu Kristu. Tie ir maldinātāji un antikristi. Vārds antikrists tulkojumā nozīmē svaidītā pretinieks un nav attiecināms uz kādu atsevišķu cilvēku, bet gan uz ikvienu, kurš neatzīst Jēzu. Nevar teikt, ka Jēzu atzīst tas sludinātājs, kurš ignorē un apzināti nepakļaujas apostoļu apliecinātās Jēzus mācības nosacījumiem, ko šodien var novērot notiekam daudz draugu sapulcēs. Bet pirmie lielākie Jēzus pretinieki vai antikristi bija ebreju tautas garīdzniecības pārstāvi, kur pieprasīja Jēzus nāvi. Šo antikristu klātbūtne rakstos ir minēti jau 2000 gadus atpakaļ, bet šodienas augsti izglītotie garīdznieki filozofē par kādu vēl gaidām antikristu. Jau kopš mūsu laika posma sākuma tie ir starp mums. Latviskotais netulkotais grieķu vārds rada maldīgu uzskatu par kādu gaidām pret kristiešiem vērstu valdnieku. Lai Dievs palīdz ikvienam no mums ieraudzīt un izprast